Facebook eksperti. Tā saucamie eksperti nonākuši tiesas redzes lokā, un lūk, kas notiek. Facebook beidzot ir spiesti atzīt, ka viņu tā sauktie neatkarīgie eksperti pēdiņās nav nekas vairāk kā viedokļu veidotāji. Citiem vārdiem sakot, tie, kas cenšas pasūtītājiem labvēlīgu viedokli veidot, tā saucamo sabiedrisko viedokli. Patiesība tiesā atklājās žurnālista Džona Stosela iesniegtajā prasībā pret Facebook. Facebook tiesā beidzot apgalvoja, ka viņu faktu pārbaudes ir vienkārši viedokļu paziņojumi, nevis faktu konstatācijas. Interesanti, ka Facebook viņus sauc par faktu pārbaudītājiem, līdz pienāk laiks vērsties tiesā, kad viņi beidzot atzīst, ka nepārbauda faktus, bet vienkārši atklāti manipulē ar cilvēku viedokļiem.